Jēzus muitas ierēdņu apvidū. Izgājis no Jezreēlas, Jēzus gāja kādu laiku austrumu virzienā, garām kalnam, kas atrodas starp Jezreēlu un Nācereti. Viņš steidzās uz Nācereti. 2 stundu ceļojuma attālumā no Jezreēlas apstājās kādā apvidū, kur atradās dažas mājas, kas stāvēja galvenajai ielai abās pusēs. Tanī dzīvoja paši muitas ierēdņi, bet mazliet tālāk no galvenās ielas teltīs mitinājās dažas nabadzīgo ebreju ģimenes. Galveno ielu visapkārt nožogoja žogs, kas bija abos galos slēgts. Te dzīvoja bagātie muitnieki, kuriem bija pārzināmi daudzi muitas punkti visā apkārtnē. Tos viņi iznomāja zemākiem muitas ierēdņiem, jeb nodokļu iekasētājiem. Tāds zemākais muitas ierēdnis bija arī Matejs, tikai citā novadā. Te dzīvoja Elizabetes māsica Marija, kas palikusi atraitne, sākumā dzīvoja Nāceretē, bet vēlāk Kafarnaumā. Viņa bija tā, kas vēlāk bija klāt pie Marijas nāves. Cauri muitnieku ciematam gāja ceļš, kas apvienoja Sīriju, Arābiju un Sidonu ar Ēģipti. Kamieļu un ēzeļu karavānas pa šo ceļu veda milzīgus saiņus ar balta zīda kamoliem, plānus, baltus un raibus audumus, kā arī dārgus, garus paklāju ruļļus un pat augu saknes. Tiklīdz karavāna iegāja muitnieku teritorijā, to ieslēdza, noņēma saiņus, tos pārbaudīja un novērtēja. Muitu maksāja vai nu naudā, vai arī precēm. Naudas gabali bija gan 3-stūrveidīgi, gan 4-stūraini, dzelteni, balti un sarkani. Uz dažiem gabaliem bija iespiesti kādi attēli. Redzēja, piemēram, uz monētām iespiestus mazus tornīšus, jaunavas, tāpat arī bērniņu silītē. Bet tādas zelta nuiņas, kādas karaļi upurēja Jēzum silītē, redzēju vēl tikai pie dažiem sveržzemniekiem, kas bija atnākuši pie Jāņa Kristītāja. Muitnieki dzīvoja saticīgi un izpalīdzīgi savā starpā. Ja kuram veicās vairāk nopelnīt, dalījās peļņā ar pārējiem. Viņi bija bagāti un dzīvoja ērti. Viņu mājām apkārt bija pagalms, dārzi un mūra sētas. Tie man atgādināja mūsu bagātos zemniekus ar viņu mājām. Viņi dzīvoja nošķirti no citiem. Viņiem bija arī sava skola un savs mācītājs. Jēzu un viņa mācekļus te uzņēma ļoti viesmīlīgi. Redzēju te arī daudzas sievietes, un man liekas, starp viņām bija arī Pētera sieva. Viena no viņām sarunājās ar Jēzu, un pēc tam visas aizgāja. Varbūt viņas bija atnākušas vai gāja uz Nācereti ar kādu paziņojumu vai uzdevumu Jēzus mātei. Jēzus bija pēc kārtas pie visiem muitniekiem un mācīja viņus skolā. Jēzus viņiem pārmeta, ka tie bieži aplaupa ceļiniekus, ņemot vairāk nekā muitas likumā noteikts. Viņi ļoti nokaunējās un nevarēja saprast, no kurienes viņam tas zināms. Tomēr viņi bija pazemīgāki par pārējiem ebrejiem un labprāt klausījās Jēzus mācību. Jēzus viņiem ieteica pieņemt Jāņa kristību. Tomēr ilgāk Jēzus šeit negribēja uzturēties, un tanī naktī devās prom kopā ar saviem mācekļiem. Daudzi no tiem, kas bija kopā ar viņu, palika savā iepriekšējā pārliecībā, bet citi aizgāja un sagatavojās Jāņa kristīšanai.